Vispirms ir jāsaprot, ko tu gribi mainīt šajā apkaimē, un tad ir jāseko, jāmeklē, jāgooglē, jādomā un jāmeklē sev līdzdomātāji, ar kuriem kopā to var darīt. Un nevienmēr tie būs kādi ļoti, teiksim tā, vecāki un pieredzējušāki cilvēki. Es domāju, ļoti veiksmīgi to var realizēt arī paši jaunieši savos 16, 20 un arī 15 gados. Tā kā galvenais jāmeklē līdzdomātāji un jāsāk rīkoties. Jo apkaime ir pirms tam bijusi tāda degradētāka un smagāka, jo vieglāk viņa ir celt, jo tad ļoti ātri tu jūti progresu. Šobrīd attīstīt kluso centru būtu ļoti grūti, jo dzīvo ļoti snobiski cilvēki un tā joprojām. Bet, teiksim, Maskavas Forštati, Sarkandaugavu, tos pašus mikrorajonus un tā, ka ļoti viegli, ļoti daudz cilvēki, kuriem ir brīvs laiks, kur ir atvērti un ļoti iesaistoši. Tā kā es redzu ļoti lielu perspektīvu un arī pat lokācija, tas ceļš uzreiz uz tuvajiem vecākiem, gan uz jūru, gan uz vispārējo, gan tepatās blakus centrs. Man liekas, ļoti laba vieta. Ko es gribētu novēlēt katram jaunietim ir sākt apzināties to, ka mēs katrs esam tas, kurš veido šo valsti. Un veido viņu ne tikai fiziski, bet arī savās domās. Tā kā galvenais ir nemīst un spērt pirmos soļus un sākt kaut ko darīt. Un sēdēt stūrī un gausties, tas pats vienkāršākais, ko var darīt. Tā kā jādarbojas tikai. Man pašam ir svešs rajons, lai gan mana omīte ir tieši no Sarkandaugavas, līdz ar to man saknes īstenībā ir tur. Tas jaugums arī tajā visā, es domāju, tieši tas, ka varbūt jauniešiem sākotnēji būs viens plāns, viņi tur grib uzsāsīt, es nezinu, tur jauniešu klubu, pieņemsim, vienā vietā. Bet tad izrādīsies, ka tur, viņi droši vien pat nezinu par kaut kādām, iekonservētām telpām, vai es nezinu, vai jebko, ko viņi vienkārši ejot tā kā tur savās gaitās, telefonu rokā, tas tāpat kā arī es nezinu, protams. Tieši tas arī man iesāja, un šos ceļvārdus var teikt tieši no savas pieredzes, tāpēc, ka es zinu, ka tā ir īpaši vecāki gadagāju cilvēkiem, viņiem ir tik daudz ko stāstīt, bet viņiem pašā nav ar ko parunāties. Ar tiem stāstiem, pirmkārt, tas jaunietis, kurš ir ienācis, šajā, pieņemsim, sētā un grib kaut ko tagad labi iekārtot, soliņu nokrāsot vienalga, tad viņš noteikti sākumā saskarsies ar pretreakciju, ko tu tagad man dari, man te ir labi. Bet, ja tu izstāsti kādēļ, ko tu vēlies, tad pirmkārtām tu sagaidīsi jau priecīgi sejas. Bet otrs ir tas, kādēļ es rosinu šo sarunu tādēļ, ka šie cilvēki, kas tur ir dzīvojuši 50 gadus un 70 gadus, viņiem ir savs stāsts, par ko pasāstīt, ka šeit bija kinoteātris. Te mums bija veikals, te mums bija tas, un tādā veidā pirmkārtām jauniešiem uzburt to vidi, kuru viņi nekad nav piedzīvojuši. Bet otram kārtām, varbūt viņas ir kādas idejas. Te bija kinoteātris vai, es nezināju, varbūt tur vēl iekšā kaut kas ir. Un tādā veidā uzzināt vairāk par redzamo, ko tu redzīji vienkārši ejot pa ielu. Sarkandaugava man saistās ar kinoteātri Kosmos, kas manā atmiņā ir vislielākais. Es nezinu, vai tiešām tā tas varēja būt, bet tas ir lielākais kinoteātris, kāds ir bijis. Jo viņš izcēlās ar to, ka atšķirībā no pārējiem kinoteātriem viņam nebija balkona. Viņš bija tāds riktīgi, tāds stāvs. Un jebkuram rajonam ir visi priekšnoteikumi, lai viņš vienā brīdī kļūtu super stilīgs. Bet ir jāsaprot, ka tur ir vairākiem cilvēkiem kopā jāsāk visu kaut kas darīt. Man kā cilvēkam, kas nāk no mūzikas vidas, man liekas, ka vajag skatuvīti kaut kādu maziņu, bet tomēr viņu vajag. Un nevelti, teiksim, Anglijā, Viktorijas laika parkos visos mēs atradīsim kaut kādus paaugstinājumus, uz kuriem agrāk stāvēja orķestri, vai vienkārši mūsdienās pat var uzkāpt jebkurš cilvēks ar ģitāru, var cilvēks sasēsties apkārt un paklausīties mūziku. Kas dod teorētiski, manuprāt, tā tam vajadzētu būt iespēja, jebkuram uzrīkot koncertu, tam vienkārši ienākot prātā. Tad vesela liela jauniešu grupiņa jau izkaroja, lai arī kāda viņa mums būtu, bet tā velo infrastruktūra, piemēram, iet uz priekšu. Un kādam ir grūti to iespējams iedomāties, bet tad, kad es sāku braukt ar velosipēdu, drīzāk mēģināju braukt ar velosipēdu pa pilsētu, kas bija pirms kādiem 10, 11 gadiem. Es principā tiku uzskatīts jebkurā vietā, lai kur es atrastos par kretīnu, kurš ir izdomājis braukt tur, kur viņam pavisam noteikti nav jābrauc.
Tāpēc, jā, man liekas, ka ir drīzāk tā vissvarīgākā lieta, ka, ja tev šķiet, ka tu kaut ko vēlies mainīt, ir meklēt dombiedrus. Jo it īpaši runājot par Rīgu, kas ir ļoti liela pilsēta, viens noteikti nav cīnītājs tajā brīdī, kad tu vēlies runāt par kaut kādām, vai arī tu vēlies izmēģināt kaut kādas pavisam jaunas lietas. Mēs dzīvojam fantastiskā laikā. Tu paņem vienkārši iebāz roku kabatā, izvelc savu telefonu ārā, un ja tu nesaproti, kur tu esi, tu nospiedz vienu pogu un tev skaidri un gaiši parāda, kurā vietā tu atrodies. Un ir ļoti svarīgi to saprast ne tikai raugoties uz kartes, bet arī par to, bet arī šeit, par to kārtīgi padomājot. Un tāpēc es jūs aicinu saprast, ka tā vieta, kur jūs dzīvojat, ir ļoti svarīga. Un tas, kā viņi izskatīsies un ko citi cilvēki par to domās, ir ļoti atkarīgs arī no jums. Tā kā iesaistieties šajā projektā, to es jums novēlu.